Sveiki! Bēgļi ne tikai no Āfrikas, bet arī citviet pasaulē ir pašlaik apspriestākais temats publiskajā telpā. Vai mums viņus vajag? Kāpēc mums viņus vajag? Kā un vai palīdzēt viņus neuzņemot? Uzdrīkstēšos runāt ne tikai savā vārdā, jo zinu, ka daudz man piekritīs. Valdības politika un pieeja šim jautājumam ir atklāti nodevīga pret tautu un nerēķināšanās ar pārējo viedokli un domām. Solvita Āboltiņa, tāpat kā Laindota Straujuma, Roberts Zīle un citi politiķi šķiet aizmirsuši, kas viņus ir ievēlējuši, un tagad apbrīnojamā izstapībā un padevībā izpilda Briseles pavēles, pat tad, kad tas ir krasā pretrunā ar to, kas nepieciešams tautai un tās labklājībai. Šie ir tikai kārtējie saltie politiķu meli, tāpat kā bija referendumu par vai pret iestāšanos Eiropas Savienībā, eiro ieviešanu Latvijā, gay praidu un daudzām citām negācijām. Kamēr politiķi deldē krēslus, tikmēr tauta joprojām nabadzības, dārdzības un stagnācijas spiesti turpina izbraukt. Valsts paliek tukšāka un tukšāka. Tikmēr Laindota Straujuma un citi Briseles pakalpiņi aklā, bezierunu paklausībā Briselei atklāti ignorē faktu, kādas neatgriezniskas sekas bēgļu uzņemšana nodarīs Latvijai. Aizvien pieaugušā vēl palikušo iedzīvotāju neapmierinātība ar esošo režīmu, noziedzība, etniskā spriedze, sabiedrības noslāņošanās, nevienveidības veicināšana, slogs nodokļu maksātājiem, papildus resursi bēgļu vajadzību nodrošināšanai. Tātad, apdalot mūsu pašu tautu un līdzcilvēkus, bēgļi iespējams būs vairāk nodrošināti kā mūsu pašu iedzīvotāji. Kur ir loģika? Loģikas nav. Ir tikai atklāts un demokrātisks genocīds pret tautu laikā, kad Latvija ir maksimāli iztīrīta no tās pamat iedzīvotājiem, ar dažādiem mehānismiem liekot tiem pamest valsti. Diemžēl genocīds un korupcija par spīti visam joprojām turpinās visās sfērās un jomās. Sākot ar uzturēšanās atļauju tirgošanu, līdz pat bēgļu jautājuma vienpusīgai apspriešanai aiz aizvērtām durvīm, ignorējot tautas pausto nē bēgļiem Latvijā. Ir tāds teiciens: valdība ir sabiedrības spogulis, vai kāda sabiedrība, tāda valdība. Paldies!